Julijas Stepaņenko, Māris Sprindžuks, Tito laboratorijas YouTube kanāla raidījumā Cīņa par Rīgu. Jūs esat kādreiz cīnījies ar bandītu? Es pabeigšu. Es jūs nepārtraucu. Jūs manātiet mana pieeja un man uzticās cilvēki. Mums ir jāskatās, kur tā nauda ir. Saspringta cīņa, balsojiet, atbalstiet vienu no kandidātiem, ziedojiet ar paldies podziņu, kas vairāk savāks naudu, tas arī uzvarēsimies nākošajā kārtā. Sveiki, man sauc Zāns Titovs, esam manā Tito laboratorijas YouTube kanālā kārtējā raidījumā Cīņa par Rīgu. Šoreiz piedalās suverenās varas pārstāve Julijas Stepaņenko, Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Formāts vienkāršs, sacensības starp kandidātiem, jūs liekat laikus un ar paldies zīmīti ziedojat manam kanālam naudu, kurš no kandidātiem uzvarēs iet nākošajā kārtā. Kopā mums ir 8 saraksti. Bija jau Čirsis, Šlesers. Jūs zināt, kas bija. Visi bija. Tā kā sāksim runāt ar jums. Lai jums veicās. Es gribu parunāt par jums, kā par jūsu politiskām karjerām. Gan viens, gan otrs no jums ir mainījis partijas. Es saskaitīju, jums ir kādas 4-5, jums ir kādas 3-4. Bet, Tautas partija, Zemnieki, reforma. Es neesmu bijis zemniekus. Es esmu ievēlēts. Ievēlēts no zemniekiem. Es negribu šitādos sīkumos iedzināties, ja cilvēks ir ievēlējies no zemniekiem. Es tomēr domāju, ka to var uzskatīt par dalību zemniekiem. Kāpēc tā? Kāpēc Latvijā tā notiek? Es esmu dibinājis visas šīs partijas. Saskaņa? Nē, saskaņas partijās neesmu bijusi. Es esmu dibinājis Gods kalpot Rīgai. Kopā ar Aldi Gobzemu mēs Covid laikā izveidojām brīnišķīgu spēku likums un kārtību, kurā pēc tam iejaucās oligarhi un izjauca visu, kas bija labs. Un tad tā bija man lielākā kļūda. Lai gan, kas atnesa man arī pašai, manis pašas pārliecību par to, ka man jāveido pašai savs politiskais spēks ar savu komandu. Tā bija dalība Šlesera partijā, kuras arī bija dibinātāji un priekšsādātāji. Un tad gala rezultātā es biju priekšsādātāja, tieši tā, jā. Un tad es nonācu arī pie lēmumu, ka man tomēr jāieklausās beidzot manu kolēģu un manu dombiedru aicinājumā, kurš skanēja vairākus gadus pēc kārtas. Julintuš beidzot veido savu partiju. Tāds bija tas sarežģītais ceļš, bet es gribu teikt to, ka cilvēks jau arī savā dzīves gaitā reti kad strādā vienā darbā. Un ja viņš, piemēram, savā darba vietā redz, ka, viņam liek zakt, piemēram, vai likt, piemēram, ja viņš strādā kaut kādā būciņas aptuvē, viņam saka, vai tu varētu tagad, piemēram, sviesta vietā likt iekšā margarīnu, lai mums būtu lētāka ražošana. Es kā piemēru tikai minu, ja? Un ja tā ir tava pārliecība, ka tu tomēr gribi cilvēkiem dot labāko, tad tu pagriezies un pasaki, nē, es tad tomēr šajā te būciņas aptuvē nestrādāju. Un ja mēs tādās līdzībās skatāmies, tad tas ir tas ceļš, kurš man palīdzēja arī pilnveidoties pašai kā politiķei, pašai kā līderei. Un šobrīd suverēnā vara ir labākā komanda, ko mēs esam izveidojuši. Tā mēs atgriezīsimies pie labākās komandas. Bet jūsu karjera, Tautas partija? Nē, mans stāsts ir, ka es esmu pēc savām vērtībām konservatīvs un arī vienmēr esmu atbalstījis tos spēkus, gan kā balsotājs, vai arī savā laikā kā biedrs, kas iestājas par ģimenes vērtībām, par personas atbildību, par valsti, kura tērē tik daudz, cik viņa nopelna. Un, es īsumā raksturoju. Kā sanāk tā, ka visas tās komandas... Un sanāk, ka savā laikā es jau sen 98. gadā mācījos Amerikā, tad veidojās Tautas partija. Man ļoti patika šīs idejas, es iesaistījos. Tā es nonācu pirmoreiz Saeimā, 6. Saeimā. Un līdz kaut kādam 2003. Gadam biju politikā, bet tad man arī pietika kādam laikam. Un atgriešanās politikā aktīvā man notika 13. gadā, kad Daigmieriņa man teica, Ādažos ir vajadzīgs mērs, Māri, vai tu negribi piedalīties? Tajā brīdī es nebiju nevienā partijā, Tautas partija jau bija likvidēta, jo es kāds 10 gadus arī tur nebiju piedalījies. Un tad es 9 gadus uzvarēju vēlēšanas Ādažos 3 reizes un vadīju Ādažus.
Un 22. gadā man likās, ka ir laiks iet nacionālā līmenī, ka šeit ir tiešām problēmas. Un tad es jau kā reģiona apvienības pārstāvis, mēs izveidojam apvienotais saraksts kopā ar Zaļajiem, kopā ar Liepājas partiju un sekmīgi startējām uz Saeimu. Jā, bet tomēr tas jautājums ir par ko citu. Latvijā ir zināms skaits, teiksim, politiski aktīvu cilvēku. Un šie politiski aktīvie cilvēki īstenībā ne sevišķi mainās. Drusciņi pamainās, atnāk kāds jauns, kāds vecs aiziet projām pensijā, bet viņu skaits ir samērā neliels. Un visi tie cilvēki savā starpā, cik es varu novērot, nemāk sastrādāties savā starpā. Latviešiem tas bija līdz šim, bija liela skaudība pret Saskaņu, kurai bija liela partija un kur bija apvienojis visu krievu vēlētāju. Bet krievvalodīgais vēlētājs tagad ir izdarījis to pašu. Kāpēc tā? Kāpēc tie, nezinu, 1000, 10 000, negribu skaitli saukt, aktīvo cilvēku savā starpā nevar veidot? Kāpēc jūs savā bulciņu cekā redzot, ka kāds zog, necīnaties pret to zagli, bet aiziet projām, ļaujot turpināt zagt, taču? Tā sanāk. Tas bija piemērs, ko es minēju nodarbinātības ziņā. Jūs sakat, ka, piemēram, kāpēc cilvēks nepaliek vienā partijā un kāpēc viņš tomēr ir pieņēmis lēmumu vai tā kā iet veidot citu partiju vai arī beidzot pats Es gribu saprast, kāpēc mums neveidojas ilglaicīgas partijas. Es varbūt iedošu savu versiju. Es atbildēšu vēlāk mazliet. Ir divas pieejas, kā var strādāt. Viens ir skaidrs, ka cilvēki var apvienoties partijās, kuras ir līdzīgi domājoši cilvēku grupas, kuriem ir līdzīgas vērtības, līdzīgi mērķi, un viņi cīnās par varu. Un tik tā viss ir ok. Tas arī Latvijas Satversmē noteiktā kārtība, kā cilvēki iesaistās politikā un kā politika veido dzīvi Saeimā un pašvaldībās. Bet jautājums tajā brīdī, kad ievēl no vienas, otras vai trešās partijas, kā šīs komandas, šīs partijas sadarbojas. Un, mana pieeja līdz šim ir bijusi visur, kuras es savā dzīvē darbojies, ka tad visi ievēlētie cilvēki pārstāv noteikti sabiedrības grupas. Viņi var būt ar dažādiem uzskatiem, bet tie, kas ir ievēlēti, viņiem ir jāpanāk rezultāts. Viņiem jāmāk sadarboties. Kāpēc? Tāpēc, ka tāds vējas gulbes līdaka nozīmē, ka mēs nekur neejam. Mēs tos ratus raustam. Un ir ļoti būtiski, ka tie, kas ir šajos, kaut vai mēra amatā, ka viņš spēj izveidot komandu, kas iet noteiktā virzienā un arī izturās cieņpilni pret opozīciju. Tāpēc, ka arī opozīcija pārstāv cilvēkus. Viss ir skaidrs, bet šeit jau slēpjās tā pretruna. Bet ir vāji politiķi, kas netiek pār partijas robežām un ir stiprāki. Jūs esat pierādījuši to, ka jūs nevarat noturēties tev komandu izveidot vienā partijā. Kas būtu, kurai jau būtu 20 gadi, 30 gadi, kurai jau būtu liela pieredze, tur, nezinu, sociāldemokrāti izveidojās un Zaļie zemnieki, skaitās vienīgā vēsturiskā partija, kas cits starpā ir ilgi. Tad, kur man radīsies kā vēlētājiem ticība, ka ja jūs nespējat izveidot ilglaicīgu, spēcīgu partiju, ka jūs spēsiet vadīt ilglaicīgi Rīgas domu? Es domāju, tas nebūs mūsu adresē. Zemnieku partija, nemaldos, ir vecākā Latvijas partija, kas ir daļa no apvienotās saraksta. Arī Latvijas reģiona alianse ir pār 20 gadiem. Tā ir viena no vecākām partijām, ja salīdzinām tās, kas ir. Protams, ka, lai iekļūtu Saeimā, ir jāapvieno spēki. Un apvienotās saraksta filozofija. Jūs neapvienojat spēkus. Jūs izveidojat komandas uz vēlēšanām, kas pēc tam izjūg vai neveidojās vai izjūg cilvēki. Teiksim, tādā ziņā jaunā vienotība, jaunais laiks veidojas savādāk. Viņi kā sāka veidot kaut ko, tā viņi izveidoja kaut kādu jauno vienotību, kurā tad pievienojās kaut kādu citu. Es gribu pajautāt, sakiet lūdzu, kas jūsuprāt, kāds ir, teiksim, tas ilglaicīgās partijas mērķis? Kāpēc jūs uzskatāt, ka vēlētājiem būtu svarīgi saņemt ilglaicīgu partiju, kurā varbūt piesaz viens otru, bulciņu zakšanā, varbūt, ka viņa melo vēlētājiem, bet viņa turās cieši klāt viena otrai šīs te vienības. Jo varbūt iespējams katram vienam uz otru ir kāds skelets skapī saglabāts, un tāpēc viņi turās izmisīgi uz tā ledus gabala kūstošā, bet viņi nekādā gadījumā Ja es uztvertu Latvijas politiku kā tādu bandītisku grupējumu
grupējumi, kas grib pārvaldīt valsti tikai tāpēc, lai nozagtu būtiņas, tad jums ir pilnīgi taisnība. Es uzskatu manu valsti par valsti, kurai vēlētājs ir pietiekami gudrs un kurai pietiekami labas ideoloģiskas komandas spēj izstrādāt kvalitatīvu produktu. Es nekad neticēšu, ka viena partija, kas ir nodibināta gada, 2, 3, spēj izveidot spēcīgu komandu nacionālā līmenī, kas spētu kaut ko pārvaldīt. Un lūk, mēs runājam par mērķiem, jo atgriežoties pie tā saucamā bandītiskā grupējuma, kuru mēs nesauksim vārdā, viņu mērķis iespējams ir pavisam cits. Savukārt to partiju mērķis konkrēti, es runāju par savu komandu. Ja jūs nespējat savā iepriekšējā komandā cīnīties ar bandītiem, kas tur ir, un tie bandīti... Jūs esat kādreiz cīnījies ar bandītiem? Vairāk nekā jūs domājat. Un uzvarējis arī partijas līmenī? Es esmu vai nu zaudējis, vai ļoti ilgi novadījis. Katrā ziņā manu dibināto partiju rezultāts ir dzīves. Jā, bet šobrīd jūs... 2 partijas veidoju. Tā nopietni, tas bija jaunais laiks. Es domāju, ka tas nav jautājums par to, kurš ko vada un kurš ir noturējies kādā līmenī, bet jautājums ir par to, ka sniedzot mūsu vēlētājiem pašu labāko, mēs esam pārliecināti, ka mūsu komandas dalībnieki un viņu vidū nav neviens kaut kāds slēptais ietekmes aģents, kurš tur tagad pārģērbsies un apmetīs kažoktu, ko līdz viņš nokļūs pie varas. Mēs esam par to mēs to varam garantēt mūsu vēlētājiem. Mēs nevaram garantēt Jūs varat garantēt Bremera kriminālu procesu. Mēs nevaram garantēt oligārhu ietekmētās partijas. Jūs varat garantēt Bremera kristāla skaidrību. Mēs nevaram garantēt oligārhu ietekmes partijas tālākos mērķus, būvējot Waterfronti un šķiežot iespējams Rīgas iedzīvotāju līdzekļus, tāpēc, lai vajadzētu pievienot kaut kādas infrastruktūras vajadzības šim zemes gabalam, kas viņam kopā ar Rietumu banku ir vienkārši jānogrūž. Mēs nevaram vienkārši iedzīvotājiem turpināt šo te atbalstīt Latviju pirmajā vietā, jo mēs redzam, ka tie ir meli. Un ja jūs domājat, ka viens cilvēks pret šo te melu sindikātu var nostāties, tad tā tas nav, diemžēl. Un visādos līdzekļos tas tiek darīts tā, ka labāk tomēr ir nevis cīnīties kāda iemesla dēļ šajā te iepriekšējā partijā, tā vietā, lai izveidotu komandu no brīnišķīgiem kolēģiem, kuru mērķis pilnībā sakrīt ar tavējiem. Nevis domāt par to, kurā brīdī tev liks piemānīt tavus vēlētājus. Es uz tādiem spēles noteikumiem neesmu gatava iet. Nekomentēšu, bet es teiktu tā, ka partijām ir jāturās uz noteiktu ideoloģiju, uz noteiktu mērķi, un tādā veidā partija apvieno līdzīgi domājošus cilvēkus. Un tas ir spēks, ja cilvēki apvienojas ar līdzīgu ideju un dod labāko, kas viņiem ir. Un ir būtiski, ka šo ideju arī konsekventi nes un arī atskaitās iedzīvotājiem, vēlētājiem, jo tad cilvēki grib ticēt mērķim, grib ticēt arī pozitīviem. Katrai kontekstā ar Rīgu. Rīga nav šobrīd tajā labākajā situācijā. Ir vajadzīgs skaidrs redzējums, kā pilsētu izvest no šī bēdīgā stāvokļa. Un pats sākums ir ideja. Tātad ir jāspēj formulēt šo ideju, viņu aizstāvēt un arī saliedēt citas komandas, citas politiskos spēkus. Tāpēc, ka ievēlēs ne jau viena partija. Un gala beigās, ja pilsēta vai novads iet vienā virzienā, viņi var panākt ļoti daudz, tāpēc, ka resursi tiek fokusēti uz šo virzienu. Un otrādi, ja ir tāda feodāla dalīšana, kad, mērs velk vienā virzienā, vicemērs otrā un otrs vicemērs trešā, un katram ir pakļauts savu departamenti, mēs patiesībā nekur neejam. Tā ir tāda rentes gūšana uz ievēlēšanas periodu. Un tas ir tas, ko es teiktu, Rīgā ir jāmaina. Lai ko arī tur ievēlētu, Rīgai ir jāformulē virziens priekš rīdziniekiem, lai mēs būtu plaukstoši metropoli, lai mēs nebūtu bēdu ielā, kā tas ir šobrīd. Un es redzu, kā to var izdarīt. Ko jūs domājat par Rīgu runājot? Rīgas reformu, vai jūs neuzskatāt, ka vajadzētu samazināt deputātu skaitu un varbūt mērs būtu tieši vēlēts? Arī mūsu programmā, partijas programmā uz Saeimas vēlēšanām mēs piedāvājām samazināt Saeimas deputātu skaitu, proporcionāli arī iedzīvotāju skaitu. Tas samazinās
Par Rīgu mēs varam piedāvāt to pašu, jo mēs redzam, ka par daudz to deputātu un ļoti liela daļa arī principā nekādā veidā sevi nav arī parādījuši. Ir noteikti proporcija ar aktīviem deputātiem, kurus mēs redzam, viņi sniedz priekšlikumus, viņi debatē, viņi ieklausās iedzīvotājus, un tad ir tāds vienkārši pilnīgi nekāds, teiksim, grupējums, kurš mēs neredzam vienkārši, kādi ir viņa darba rezultāti. Tāpēc pilnīgi droši, jā, mēs esam arī par to, lai samazinātu deputātu skaitu. Un mēra amata, līdzīgi kā, ja es nemaldos Lietuvā, tad mēra amata ievēlēšanai noteikti arī vajadzētu būt uzticētai iedzīvotājiem. Mēs vispār esam par to, lai iedzīvotāji vairāk pieņemt lēmumus. Gan arī saistībā ar pašvaldības referendumu. Samazināt deputātu skaitus tikai mehāniski, vai arī tie deputāti tad, kļūst, teiksim, 30, bet viņi līdzīgi kā Saeimā, tad tas ir viņa pastāvīgais darbs, un viņi nekur blakus nestrādā, bet tikai domā, protams, palielinot arī algu. Tas nav saistīts ar to, ka deputāti varētu būt, teiksim, kaut kādā veidā materiāli atbildīgi, ka tie kļūtu par valsts amatpersonām līdzīgi kā Saeimas deputāti. Viņi ir valsts amatpersonu. Nē, visi nav. Ir tikai komiteju vadītāji valsts amatpersonas un attiecīgi amati, kas ir domē. Parasti īrijas deputāti nav, tāpēc līdz ar to viņi varētu apvienot savu darbu. Man liekas, ka visi deputāti ir apvienot. Viņi varētu apvienot savu darbu kopā ar saviem pienākumiem, kurus viņi veic, tā kā līdz ar to šeit nav problēma. Es domāju, ka valstī ir pienācis laiks pārskatīt vēlēšanu sistēmu, gan to, kā ievēl Saeimu, gan arī Rīgas kontekstā domāt, kā veidot Rīgu, lai viņi attīstītos. Un iespējams arī vēlēts mērs varētu būt risinājums, bet es nedaudz par abiem diviem. Tātad Latvijas Saeimas problēma šobrīd ir, ka var ievēlēt katru Saimu, jo divas pēdējās Saimas mainās 75% sastāvu. Tad ir ļoti liela kadru mainība. Visas Saimas tā mainījās, plus mīnus 70%. Un tas, ko mēs arī redzam, ka reģionālā pārstāvniecība ir ļoti neizlīdzināta. Protams, ka no katra reģiona kāds ir ievēlēts, bet kopumā tagad īpaši pēc novada reformas ir skaidri redzams, ka daudz novadi nav pārstāvēti. Pat, ja it kā novadi ir izveidojušies lielāk. Jā. Līdz ar to mūsu ieteikums redzot, ka ir milzīga plaisa, cilvēki neuzticās valdībai, Saeimai, publiskai pārvaldei kopumā, lai kaut ko mainītu, lai cilvēki justos, ka viņus kāds pārstāv, ka viņu vēlētais cilvēks tur kaut ko sasniedz vai nesasniedz, ir jāveido sistēma, kurā mēs to varam ieraudzīt. Un man patīk labāk Lietuvas sistēma, un es arī aicinātu Latvijā par to domāt, ka vismaz pusi parlamenta ievēlētu no vienmandātu apgabaliem. Es domāju, pie Rīgas. Par Rīgu. Rīga, redziet, iznāca, šobrīd Rīga ir 600,000 iedzīvotāji. Tā ir otrā Baltijas pilsēta. Tā vairs nav pirmā. Viņa mums ir aizgājis garām. Savukārt, ja mēs skatāmies Rīgu un Pierīgu, tas ir gandrīz 1 miljons iedzīvotāju. Un katru dienu Rīgā iebrauc 300 līdz pat 400,000 iedzīvotāju, kas ved bērnus vai strādā. Un es pat teiktu, ir piemēri, piemēram, Bukarestas modelis, kur mēru vēl arī to sauc par majoralitāti. Tātad nevis tikai tā administratīvā teritorija, bet pieguļošās pašvaldības, kas apkalpojās. Un tad varētu veidot sistēmu, ka pilsēta iet šajā virzienā, ko nosprauž mērs. Protams, ka tur jāveido līdzsvars ar padomu, jo var būt tā, ka mērs nebauda padomas atbalstu, tur ir arī iespējams konflikts iebūvēts, bet attiecībā uz šo vīziju un virzienu tas noteikti palīdzētu. Tāpēc es teiktu, tas arī būtu diskutējums variants, vai Rīgas metropolē nebūtu jāvēl mērs un jāvēl padome. Un tādā veidā iegūt kaut kādu virzienu. Jo šobrīd tas, kas ir Rīgā, manuprāt, ir tāds sastāvējies dīķis, kaut ko jau remontē un dara, liek stabiņus, bet patiesībā Rīga stāv uz vietas, Rīga stagnē un ir kaut kādā veidā jāpārlauž un jāiedod virziens. Man, protams, jūs izprovocējāt mani tagad, jo man liekas, ka tie 10 gadi, kad mērs bija Ušakovs, kaut kas notika Rīgā diezgan aktīvi. Gan, protams, viņa korupcijas skandāli, bet arī darbība notika daudz nopietnāk, vai es kļūdos? Es domāju, ka jūs kļūdaties, jo Ušakova laikā es arī biju mērs, es vadīju ādažus, un es redzēju, ka
tā bija vienīgā pašvaldība Latvijā, kur izglītības budžets bija mazāks par satiksmes budžetu. Rīgai bija otrādi. Tātad vienīgā pilsēta valstī bija ar milzīgu satiksmi. Viss tika darīts uz to, lai būtu moderni tramvaji, autobusi, zaļa zālīte, lai būtu bezmaksas biļetes. Un tādā veidā tika pirkts vēlētājs. Bet patiesībā Rīga pazaudēja konkurētspējā, Rīga pazaudēja savus iedzīvotājus. Rīgas iedzīvotāji, kuri varēja aizmukt no Rīgas uz Pierīgu. Tātad Ušakovs ir izdarījis milzu pakalpojumu, pazaudējot savus iedzīvotājus, un arī Rīga faktiski pazaudēja savu konkurētspēju. Mans uzdevums ejot uz Rīgu ir panākt to, ka šī plūsma sāk atgriezties, ka tie, kas ir aizgājuši no Rīgas, nāk atpakaļ, veido uzņēmums, investē resursus, un varbūt arī iegādājas savu mājokli, tāpēc, ka dažādos dzīves posmos mums vajag dažādas ligzdas, ja, ka ir bērni, tad vajag, vienu situāciju, ka bērni izaug, tad varbūt arī Rīga ir pat foršāka vieta, kur dzīvot. Bet tātad, lai Rīgai atgriezt šo pievilcību, mums ir tiešām jādomā par tiem cilvēkiem, kāpēc viņi aizgāja. Jo Pierīgā lielākā daļa iedzīvotāji ir nevis no reģioniem, bet no pašas Rīgas. Viens mazs novērojums, tā kā es vēroju politiku jau pietiekami ilgi, tad opozīcija vienmēr atrod interesantus, es arī atrodu interesantus notikumus, visādas nepareizi nopirktas tirdzniecības vietas par 7,000 mākslinieku, laikmatīgās mākslas instalācijas, kaut kādi tur miskastes par 1200, ļoti dārgi iepirkumi. To visi opozīcija atrod un kar pie lielā zvana. Savukārt, tā, ka tā situācija mainās, tad tie cilvēki, kas bija pozīcijā, atrodas šai pašai opozīcijā tādas pašas kļūdas, tādas pašas iepirkumus, tādas pašas skandālus. Tā ir slimība kaut kāda? Rīgai vajag mazāk zakt. Rīgai vispār vajadzētu pārstāt zakt, ja? Tāpēc, ka tas ir pareizākais formulējums. Es neuzskatu, kā Sprindžu kunga piedāvātās reformas tiešām kaut ko atnesīs Rīgai, jo es redzu, ka arī tāpat administratīva teritoriāla reforma, kā mēs redzam, ir atnesusi lielas problēmas, un arī es saprotu, ka Sprindžu kungs par to bija izteicies. Un kaut ko droši vien šī apakškomisija mēģina darīt. Bet es domāju, ka nevajag ķerties tagad atkal kaut ko būvēt, bojāt un pēc tam redzēt, ka tas neizveidojas tā, kā mēs gribējām. Manuprāt, ļoti vienkārši pieeja. Apjautājot rīdziniekus, mēs saprotam, ka viņiem Rīgā vairs nav ērti, vairs nav droši dzīvot. Jā, tā kā, var runāt par mīnām pierobežā, bet ja mēs redzam, ka Origo laukums ir bīstams cilvēkiem un ka uz centrālo stāciju cilvēki vienkārši baidās iet vakaros, tas jau ir rādītājs, ka kaut kas tiešām pamatīgi nav kārtībā. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs domājam par mākslas objektiem, kā jūs teicāt, miskastēm par 1300 eiro, jo mēs šo te jautājumu kārtīgi vērtījām un arī panācām to, ka vainīgās personas tika sodītas, ne tik daudz, kā mēs būtu gribējuši. Šī izmeklēšana notika, bet tomēr mēs arī no savas puses, pat būdam opozīcijā, vienkārši nevis domē vai saimā, bet ārpus visām struktūrām, esam panākuši arī to, ka pievērš uzmanību šiem te iepirkumiem. Ko darīja opozīcijas? Mazu repliku, es gribu pateikt, ka visā pasaulē visbīstamākās vietas ir stācijas, kas Oregoni kāds ir. Tagad tik bīstam, kā tagad ir tā, nekad nav bijis. Jūs esat bijis Stokholmā? Es esmu bijusi daudzās pilsētas valstīs, bet es esmu redzējusi, ka tajās vietās, kur ir bīstama situācija, tur vienmēr atrodas policija. Varbūt es iesaku nedaudz savādāk apskatīties. Tad Rīgas budžets ir 1,6 miljardi. Tas nav daudz, tas nav maz. Jautājums ir, kas ir tās pareizās lietas, kur šos resursus ieguldīt? Un skaidrs, ka Rīgai ir pamata lietas, ceļi, skolas, sociālajie pakalpojumi, kas ir jāuztur, bet tomēr jābūt virzienam. Lai Rīga attīstītos, mums jābūt skaidrs virziens. Un tāpēc mēra uzdevums ir veidot šo redzējumu, kas attiec gan uz domas departamentiem, gan arī pret uzņēmējiem un arī pret iedzīvotājiem. Kas ir tas, ko mēs kopā liekot resursus varam izdarīt? Un manuprāt, Rīgas problēma ir, ka
ja kādreiz jau bija Rīgai, ja nemaldos, 7 priekšpilsētas, tad bija 4. Šobrīd visu Rīga pārvalda no Rāclaukuma. Tad šī saikne ar apkaimēm, ar vietām, kur cilvēki dzīvo uz vietas, ir palikusi tālāk. Un tas, kas noteikti ir, ja ir tik centralizēta pilsēta un liela pilsēta, noteikti ir jāveido šie ar apkaimēm attīstības plāni, kas katrā vietā ir svarīgāks, lai nav tā, ka centrā zina, ka vajag, stadiņus vai zīmi 30 vai noteikts atkritumu urnas vai autobusu pieturs, un to visu izdara kā panacēju, tagad Purciems vai Ķengarakas no tā attīstīsies. Nē, Purcienam Ķengaraga cilvēki paši zina, kas ir viņu problēmas, kas viņiem ir vajadzīgs kā numur 1, un ir jāveido šī platforma, lai cilvēki saprot, ko pa viņu nodokļiem izdara, un kas ir tās pirmās lietas un kas ir tās pēdējās. Un tāpēc ir šī pretruna, ka nav jau nepareizi likt puķapodus Tērbatas ielā vai atkritumu urnas, bet ja tas ir vienīgais, ko pilsēta dara, tad ir slikti. Un tad ir svarīgi izveidot šo līdzsvaru starp vietām, starp pilsētām, tā, lai centrs dabūs savu daļu, un arī tur, kur dzīvo cilvēki tur ārpusē, apkaimēs, ka arī viņi redz, kur ir viņu nauda, varbūt ir nekustamā īpašuma nodoklis jākontē tieši pa apkaimēm, un daļa apkaimēs arī paliek kā iezīmēts resurs, un arī apkaimu šī attīstības programma, ko cilvēki kopā izstrādā, kalpo kā tāds vadlīnijas, kurām investīcijām tur būtu jābūt pa priekšu. Es vienkārši iezīmēju veidu, kā mēs savā laikā Ādažos, kas ir pierīga situācija, strādājam. Es īsti neticu, ka deputāti tie 60 no centra var nosegt tik lielu telpu. Ir jābūt tomēr spēles noteikumiem. Un es uzrakstīju, kā es strādātu ar apkaimēm, un manuprāt, tā būtu labāka pārvaldība. Arī pat ejot tālāk. Pierīgu, tad arī Pierīga labprāt iesaistītos Rīgas atjaunošanā, veidot šeit labas lietas, jo tie ir ļoti uzņēmīgi cilvēki, kuri aizmēguši no Rīgas savā laikā. Bet Rīgai ir jāmainās, jākļūst mazāk birokrātiskai un jāformulē, kas ir tās labās lietas, ko mēs darītu. Kaut vai, izmantojam savus malas ūdens ceļus, nāciet un rosieties. Ir jābūt šim pozitīviem redzējumam, kur mēs gribam likt makus kopā, jo 1,6 miljardi, tas nav daudz. Tur ārā ir daudz vairāk resursu. Tā vienīgā problēma, ko es saklausīju no jums, sekot. Jūs sakat, ko vajag, bet jūs nesakat, kā to vajag. Es redzu, ka jums ir labas idejas. Vajag izdarīt. Tas, ko es gribu teikt, ka mēra uzdevums ir veidot šo vektoru un atvērtību. Okay. Un tas nozīmē arī apsolījumu. Ja jūs nāksiet, jūs tiksiet uzklausīti, mēs dosim pretī savu eiro tavam eiro. Tā ir tā ideja, ka veidot platformu, kur mēs kopā liekam resursus noteikti mērķu sasniegšanai. Bet ir jābūt spēles noteikumiem. Kaut vai tas pats Geto Games, viņi jau nav slikta lieta, bet nevar būt tā, ka nav spēles noteikumu un parkā iebūvē skaļu atrakciju parku un tagad izveidojas pilsoņu karš. Ir jābūt noteikumiem pa priekšu. Tur ir noteikumiem jābūt pa priekšu. Daļa ļoti skaļu biedrības pārstāvju no pretējās puses. Mums vajag vienmēr pārstāvju. Jā, man ir konkrēti jautājums par nekustamo īpašumu nodokli. Jūs teicāt, ka jūs es saprotu, ka jūs viņu apskatāt joprojām kā tādu lielu ienākumu daļu Rīgas budžetā. Jūs neesat domājuši par to, ka to vajadzētu tomēr samazināt atbilstoši tām pilnvarām, ko pašvaldībā ir devusi valsts. Jo, ja nemaldos, tad arī vismaz uz Saeimas vēlēšanām ļoti daudz politiskās partijas nāca ar savu priekšlikumu, tostarp arī mēs, un mēs esam konsekventi šajā jautājumā, ka nekustamo īpašumu nodoklis vispār būtu jāceļ vismaz vienīgiem īpašumam. Par to mēs esam iestājušies vairākus gadus pēc kārtas, arī atbalstot Saeimā šo te vislielāko iniciatīvu, kur savākus vislielāko balsu skaitu. Vai tad jūs negribat pieturēties pie tā, ka šis te nekustamo īpašumu nodoklis būtu jāsamazina Rīgas iedzīvotājiem? Un tā jūs neredzat, ka tā ir viena no problēmām, kāpēc mums Rīgā ir tukši skatlogi un vispār viss ir praktiski izmiris šobrīd? Es domāju, ka tas ir populisms pateikt, ka atcelsim nodokļus un mēs dzīvosim labāk. Tāpēc, ka pēc būtības nekustamā īpašuma nodoklis būtu jāsauc par infrastruktūras nodokli, par kuru mēs būvējam ielas, parkus, stāvlaukumus,
luksuforus, drošus krustojumus. Jūs zināt, ka tāds arī būs. Es pabeigšu. Jūs Es jūs saimā par to nepārtraucu. nobalsosiet. Līdz ar to tātad nodoklim ir jābūt pirmkārt samaksājumam, un viņam ir jābūt tādam, kurš godīgi paņem no, nezinu, vienkārši mājokļu mazāku naudiņu un dārgāku mājokļu lielāku naudiņu. Bet viņam ir jākalpo šīs te pilsētas infrastruktūrai. Jo savā laikā arī vadot Ādašu, es salīdzināju, teritorijas uzturēšanas budžets ir ļoti līdzīgs ar to ievākumu, tiem 10%, ko pašvaldības kasē veido nekustamā īpašuma nodoklis. Un tātad ir jautājums, cik atbildīgi mēs šos līdzekļus savācam, un ka iedzīvotājs saprot, ka nav tā, ka mani līdzekļi aiziet kaut kādām ekstrām, kuras man nedod labumu. Tāpēc, ka, ja cilvēki redz uzlabojumus savā apkaimē, viņš saprot, kas par tiem nodokļiem tiek darīts, ka viņam paliek dzīve labāk. Par to ir runa. Nevis vienkārši populistiski teikt, atcelsim nodokli, nezinu, no zila gaisa kaut kas nokritīs. Nekas nenokritīs. Mums tā naudiņa ir jāvāc godīgi, tāpēc, ka infrastruktūra nodilst. Mēs pa gaisu nelidojam. Un es domāju, tā ir atbildīga politika. Nevis cilvēkus mānīt, bet tieši otrādi veidot šo te izpratni, ka ja mēs saliekam maksu kopā, mēs varam izdarīt vairāk. Sprindžu kungs, bet uz Saeimas vēlēšanām jūs noteikti arī solījāt daudz iedzīvotājiem, ko jūs visticamāk šobrīd nespējat izpildīt, un tad jau jūs esat arī faktiski, kā jūs sakat, mānījis iedzīvotājus. Bet ja mēs runājam par šo te nekustamā īpašuma nodokli... Jūlija, es atvainojos, piedodiet, jūs arī kaut ko daudz solījāt. Jūs kaut ko solījāt, bet jūs arī neko nevarat izdarīt saviem vēlētājiem. Tāpēc, ka vēlētāji nevarēja mūs iebalsot, jo mēs vēl bijām jauns politiskais spēks. Tā kā nevajag pārmest Sprindžu, ka tieši no mažas... Viņš ir Saeimā, viņam ir pilnvaras, viņš var izdarīt daudz ko. Bet es gribēju pāriet pie citas. Četras vēlēšanas pēc kārtas iedzīvotāji man ir uzticējuši vadīt gan Ādašu, gan arī es esmu Saeimā ievēlēts iedzīvotāju mandātā. Viss kārtībā, arī jūs mandātiem mana pieeja un man uzticās cilvēki, Jūlija, izdarīsim tā, ka, kad jūs kļūsiet par mēri, es gribu zināt, ar ko mēs strādāsim, kā mēs varam vienoties. Mēs paņemsim šo ierakstu, apsēdīsimies šeit un izrunāsim visu to, ko jūs solījāt. Ja? Ne, bet es varbūt pabeigšu šo domu. Tātad ir jāveido nosacījumi, kur iedzīvotāji redz, ka pa viņu nomaksātiem nodokļiem top labas lietas. Un šeit ir ļoti svarīgi, To viss saka, jā, bet te ir tā problēma, ka Rīga, manuprāt, jau no Ušakova laikiem ir sākus darīt nepareizas lietas. Tas pats tramvaju stāsts ir riktīgs grāvis. Runa ir par valsts. Valsts iedzīvotāji negrib maksāt nodokļus, tāpēc, ka viņi redz Rail Baltica, viņi redz Air Baltica un tā tālāk. Ja es redzu, ka pa maniem nodokļiem ir uzbūvēts Air Baltica, precīzi. Piedodiet, man kaut kā krīt vēlme, bet tā kā tas nav tikai par Rīgu. Bet es gribēju par modernu tēmu labāk parunāt, kas mums valstī notiek. Mēs birokrātiju apkarosim. Kā jūs skatāties uz šo veiksies? Un kas ir jādara vispār? Kas ir birokrātija? Kas tur ir jāizdara? Birokrātijas apkarošanas tēma, tas ir vēl vienkārši, manuprāt, šobrīd esošās koalīcijas vēl viens mēģinājums kaut kādā veidā uzlabot sabiedrības attiecības. Bet jūs piekrītat, ka birokrātija ir jāmazina? Bet viņi ir jāmazina vienkāršā veidā, nevis tādā veidā, kā šobrīd ir izdomāts. Te veidosim atkal kārtējo komisiju un atkal tērēsim naudu tam, lai samazinātu birokrātiju. Tas tā nestrādā. Līdz ar to, kā tas strādā? Tas strādā pirmkārt atvieglojot lēmumu pieņemšanu iedzīvotājiem, iesaistot vairāk iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Tā kā mēs šobrīd darām, piemēram, arī esot ārpus visām struktūrām, mēs aicinām iedzīvotājus piedalīties arī sabiedriskā apspriešanā. Tādas lietas notiek katru dienu. Ko tieši apspriest? Konkrēti katru dienu, gandrīz katru dienu valdība piedāvā iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par likumprojektiem dažādiem, kuri tiek gatavot uz Saeimu. Katru dienu portālā Mana balss notiek arī dažādi lēmumu pieņemšana, parakstu vākšana. Tas tā ir uzprāt ir birokrātijas mazināšana? Nē, tā ir daļa no tā, kā sabiedrība var iesaistīties. Es nerunāju par sabiedrību, kad iesaistās, es atvainojos sabiedrību, kad iesaistās, ka birokrātija vēl trakāk paliek.
Bet es gribu saprast tieši par Kāpēc jūs birokrātiju. domājat, Tāpēc, ka ja jūs varat, droši vien ādažos tas pats notiek, bet es zinu, ka visās pašvaldībās visi ir par to, lai attīstītos rūpniecību, lai mums būtu darba vietas un tā tālāk. Un tikko tajā pašvaldībā atnāk kāds uzņēmējs un saka, ka es te gribu uzbūvēt, nezinu, kaut kādu šūšanas fabriku, tā visi iedzīvotāji vienbalsīgi nobalso. Nē, pie mums nekāds kaut Par kas cits. šūšanu fabriku diez vai kāds būtu balsojis pret. Runa ir par atkritumu dedzināšanas rūpnīcu. Nē, un runa ir par ļoti gan daudzām iedzīvotājiem lietām. ir taisnība. Nē. Nu, Viņi negrib, lai viņi māju Jūlija, tuvumā jūs tiktu tagad, kaut kas es dedzināts. tomēr gribēju atgriezties pie birokrātijas apkarošanas. Varbūt es par divām lietām - birokrātijas mazināšanu valsts pusē un tad arī par Rīgas pilsētu. Tātad pirmais, ko valstī būtu jādara, ir jāsamazina ministriju skaits. Nevis jāveido jaunas ministrijas, bet jāapvieno līdzīgās. Nu, piemēram, varams klimata ministriju un ekonomikas ministriju var apvienot vienā, un tādā veidā mēs izveidotu spēcīgāku ministriju, kas strādā ar līdzīgām lietām. Ja? Man jāsaka, Otrs. jūs esat pieredzējis politiķis un jūs lieliski saprotat, ka jūs tagad muļķības runājat. Ejam tālāk. Balsojot par to, lai Pirmkārt, šīs ministrijas bija līdz Ejam šim tālāk. kopā. Tātad nav Labklājība, kurš veselība. balso par klimata ministrijas? Labklājība, veselība. Piedodiet, bet es atvainojos, es tomēr par ministrijām parunāšu. Es saprotu, ka funkcijas visur apvienojās un visur pārklājās, veselība, izglītība, visu, ko var apvienot. Bet es runāju par funkcijām, nevis par Precīzi. ministrijām. Tātad, un es liktu ministrus, vismaz daļu ministru, uz aktuālām problēmām, piemēram, demogrāfiju, piemēram, konkurētspēju. Un tādā veidā mēs laustu šīs feodālās saiknes ministrs un ministrija. Ministrs sargā savu ministriju, savu arotbiedrību. Tātad ministram ir jābūt uz problēmu, kas skar 2 vai 3 vēsturiskās ministrijas. Un tad viņš meklē ceļu, ka viņš arī meklē resursus. Tāpēc es arī teiktu, labāk mums ir 8 ministri, un ministrijas arī pēc būtības mēs varam sēdināt kopā. Igaunijā 5 ministrijas sēž vienā mājā. Un tas ir lētāk, tas ir efektīvāk. Un viņas koplieto telpas, viņas koplieto grāmatvedību, personāla vadību. Tas izmaksātu lētāk. Tāpēc es aicinu domāt Jūs drusku savādāk. tomēr piedodiet runājot par citām lietām. Birokrātija un izdevumu samazināšana nav gluži. Jā, bet saprotiet, lai sāktos šis process, kurā mēs meklējam, kā var efektivizēt, ir jālauž feodālās robežas. Jā, bet es mazu sīku piemēru izstāstīšu, ko es stāstīju savā blogā. Cits starpā ir tāds ministra kabineta balva. Ministra kabineta balva sastāv no 10 000 mazas nozīmītas un goļraksts. Viens cilvēks pazaudēja to nozīmīti, un viņš atnāca uz to ministra kabinetu uz apbalvošanas komisiju un saka, iedodiet man, es gribētu nopirkt vēl vienu. Ko izdarīja apbalvošanas komisija? Sasaucas kancelēji, valsts ministra kabineta noteikumi. Jo nav noteikumi. Izrādās, ka nevar tāpat vienu iedot godājumam cilvēkam vienkārši pārdot to nozīmīti. Tas ir šeit. Tas nav. Jo apbalvošanas komisijas vadītājs varēja ar savu parakstu to visu parakstīt. Es piešķiru tam un tam. Tāpēc es arī teiktu, ka šobrīd mēs esam saskaldījuši valsts pārvalde iestāžu, kapitāla sabiedrībām ir meitas, Latloto pat ir meitas uzņēmums. Saprotiet, tur ir jāsāk tīrīt. Un pirmais solis ir nojaukt šīs feodālās robežas, tā lai ministrs nav savas vertikālas sargs, bet tieši otrādi. Viņš uz vēsturiski sabūvētām struktūrām meklē resursus, lai īstenot savu programmu. Piemēram, atbalstīt demogrāfiju. Tieši par birokrātiju apkarošanu. Ko jūs sakat par veidu, kā birokrātija apkaro Trumps? Es par klimata ministriju, vai tad nebija balsojums šajā saimā, jaunas ministrijas izveide? Mēs neiesim tagad visiem balsojumiem, ko jūs 8 gadu laikā balsojat saskaņā. Droši. Diez vai jūs gribētu, lai es to izdarītu. Liekat priekšā, es esmu ļoti priecīgi par to. Bet tomēr par to Trumpu. Man nav, par nevienu manu balsojumu Es nav pieļauju, ka jākaunās. Sveģika kungam arī nav. Droši. Jā, tā kā varam izveidot atsevišķu raidījumu. Un tāpēc es arī gribēju saprast, vai nav tiešām pretruna. Ja mēs runājam par klimata ministriju, kur tika izveidot šīs saimnes sastāvā, tad kāda tad varbūt runa par kaut kādu? Viņš ir tikai šobrīd, viņš bija arī koalīcijā. Klimata ministriju Kariņš izdomāja un svinīgi solīja, ka nē, viņi tiks veidot uz iekšējiem resursiem. Tas, ko mēs redzam tagad jau 2. gadā, jūs esat pieredzējis politiķis, jūs zināt, ka tā tas nenotiek. Ka ir jauns 20 štaturietis. Trumps ir Amerikā, mēs esam Latvijā. Viņš veic ļoti aktīvu birokrātijas apkarošanas kampaņu.
Jā, viņam ir jātaupa resursi. Tā, ka dzird visu pasauli. Jā, viņam ir jātaupa resursi. Viņš stāv lielas krīzes priekšā. Tāpat, godīgi sakot, tāpat kā Latvija. Ja, jo mēs redzam, mēs jau nestāvam priekšā, mēs jau esam. Nākošajā, bet mums būs vēl lielāka krīze, jo Eiropas nauda mums apsīksies pēc 2 gadiem, un tad mēs redzam, ka vienotība ir pievērsusies faktiski savam elektorātam, jo ierēģi ir lielākā daļa vienotības vēlētāji. Un, lai kaut kas tāds notiktu, ir saprotams, ka arī pati vienotība beidzot ir sapratusi, ka kaut kur tā nauda būs jāietaupa. Līdz ar to, jā, gan Trumps, gan arī faktiski šī brīža valdība mēģina atrast kaut kādu iespēju, kā vispār ietaupīt budžeta līdzekļus. Varbūt, lai atkal vajadzētu pirkt visādas bezjēdzīgas mākslas objektus un vēl kaut ko citu. Ko jūs domājat par Trumpu? Par Trumpu es saskatu līdzību, nesaukšu vārdā, bet Latvijā bija arī viens premjeras gadus 20 atpakaļ, kurš teica, budžetā svītroja visu to ārā, ko nesaprotu. Tas bija repše, un, jā. Jā. Un manuprāt, es minēšu tikai vienu piemēru, mēs likvidēsim izglītības ministriju. Un tad pielabojot, nē, mēs viņu nodosim štatiem, bet turpināsim kaut kādas mērķu maksājumus no centra. Tā īsti nevar vadīt. Pats sakot, pirmajā vārdā mēs jūs visus atlaidīsim, likvidēsim. Tad es domāju, ka jebkurš ministrs demokrātiskā sistēmā neko nespēja izdarīt, ja sistēma nostāsies pret viņu. Tad ierēdniecība ir jāvada, un ministru uzdevums ir dot virzienu, dot mērķi un meklēt resursus šīm jaunām iniciatīvām. Tā skaitā kaut ko likvidējot, bet to nevar izdarīt 43 dienās ar lozungiem. Tas ir darbs, gads, otrs, un tad tu 3. panāc rezultātu. Es, diemžēl, neticu arī, ka var uz lozungiem pabeigt karus un tā tālāk. Man liekas, ka tā ir tāds, es teiktu, pieredzes trūkums vai spēle uz vēlētāju. Trumpam ir milzīgi tādā veidā publiskā pārvalde izdarīt neko nevar. Piedodiet, es arī savus gadus 30 jau strādāju ar sabiedrisko sektoru un kaut ko saprotu. Es domāju, kā vējš skries, kā miets atdursies. Lai kuģi pagrieztu pa 5 grādi, tā ir lēna, līgana kustība. Tu nevari raustīt pa labi, pa kreisi, to tikai nolaukt. Man tikai izbrīna. Es arī lasīju, ko jūs domājat par birokrātijas apkarošanu un ko izdara valdība. Valdība izveido jaunu darba grupu, kas tagad kaut ko tur darbosies. Pie kam tur ir tie paši vecie valdības partneri, kas katru dienu viņiem satiekās par visādiem jautājumiem, sākot ar budžetu, beidzot ar visādiem ikdienas jautājumiem. Līdz ar to tie paši cilvēki, kas ministra kabinetā dzīvo kā lobbyisti jau sen. Jūsu priekšlikums ir uztaisīt jaunu ministriju? Nē, mans priekšlikums ir, ka jāveic funkciju audits, un vislabāk to piesaistīt būtu ārpakalpojumu auditors. Tāpēc, ka paši slīcēji sevi izglābt nevar. Neviens ierēdis sev rokā kāju necirtīs. Vai jums neliekas, ka tas ir tiešs politiķu uzdevums un ministrs ir politiķiem ir jālemj, bet nevar būt tā, ka mēs tikai grābstam to, ko redzam uz galda un neredzam laukumu. Tad ministram ir jāstrādā ar informāciju, kura ir sakārtot, bet viņam ir jāspēj lemt drosmīgi. Un tāpēc es teiktu, to pusgadu veltam šī funkciju auditam, kompetencēm. Skatāmies, tas, ko dara ministrijas, varētu dāt pašvaldības. Kāpēc mums ir 2 policijas? Jā, 2 policijas. Latvijai nevajag 2 policijas, Latvijai nevajag 2 ugunsdzēsības. Mēs varam veidot vienotas sistēmas, bet ir jābūt uzstādīt. Man vienkārši tā, protams, nav tikai jūsu doma. Bet tikko kāda problēma parādās, tā mums vajag auditēt, mums vajag saprast, mums vajag izpētīt, mums vajag pētījumus. Un tāds iespējas, ka politiķi ir pilnīgi bezjēdzīgi cilvēki, kas vispār nesaprot, ko dara. Pie kam tad, kad viņiem atnes to auditu, tad viņi arī paceļ ķepiņus un saka, ka audits pateica, ka mums to un to vajag mazināt. Mēs neko nevaram izdarīt. Bet zaudēt, politikas varbūt... Rail Baltica tā izdarīja. Ja? Rail Baltica pateica, ka mēs... Valdība pateica beigās, mums ierēģi atnes, mēs izdarījām. Bet redziet, skatāmies, politiķis, viņš var būt diriģents, vetārsts, mediķis, viņš var būt cilvēks ar dažādām prasmēm. Lai kārtotu institūcijas, ierēdniecību, tev ir vajadzīgs instrumenti, prasmes un arī sajēga, ko kā
Tāpēc es saku daudz ātrāk un lētāk. Nē, viņiem ir jāspēj lemt. Bet politikas vetārs izglītība var nezināt, kā to izdarīt. Lemt, ja viņi neko nesaprot, bet tagad tāda starptautiska audita firma viņiem atnesīs smuku kaut kādu papīru. Es teiktu tā, es vienkārši pateikšu vienkāršotā ceļa. Regans bija aktieris, viņš kaut kā spēja gan izdomāt. Kā to būtu jādara? Piemēram, mums ir šobrīd konkrēti izaicinājumi. Mums vajag 850 miljonus aizsardzībai novirzīt, lai sasniegtu tos 4 un 5%. Un to nevar izdarīt neko nemainot. Mums ir degoša problēma demogrāfija, un to ir jāizdara. Mums ir degoša problēma, ka reģionos iztukšojoties, mums ir jāmaina pakalpojumu sistēma, slimnīcas, veco ļaužu aprūpes. Tātad, bet tas ir tas metode, kā to būtu darīt. Tātad, lai nofinansētu šīs jaunās lietas, mums ir jāskatās, kur tā nauda ir. Viņi ir loto sistēmā, viņi ir, meža vai koku skaitīšanā un tā tālāk. Tātad kaut kur ir jāsamazina šis resurs, jādara tur efektīvāk, lai novirzītu jaunām investīcijām. Savādāk to izdarīt nevar. Man jāsaka, viss ir kārtībā, bet es dzirdu to pašu, ko es vienmēr esmu dzirdējis, kā mēs skaidrojam, kāpēc mēs kaut ko nevaram izdarīt. Un mēs tieši otrādi šādā veidā to arī būtu jādara. Ir jābūt drosmei, ne tikai spējai lemt, bet arī drosmei. Un tās ļoti pietrūks šī brīža uz skatuves esošiem politiķiem. Tas ir jautājums, kāpēc es runāju par vecām partijām. Margareta Tečera radās no vecas partijas, viņa izgāja no sākuma līdz galam un kļuva par premjeru. Viņa zināja gan visu partijas uzbūvu, gan visu valsts uzbūvu. Un viņai bija gan zināšanas, gan spējas, kaut arī viņa nestrādāja par politiku. No paša sākuma. Tieši tā. Visam cita partijas sistēma tomēr. Labs politiķis ir, viņš nerodās no ielas. Paldies, ka jūs skatījāties. Mums bija diezgan jauka diskusija. Tātad turpiniet atbalstīt kandidāts, kurš vairāk saņems laikus un naudu. Tas arī uzvarēs, kuram būs lielāka summa savāksies beigās. Tā kā ziedojiet YouTube kanālam Tito Laboratorija. Nākošais ciemiņš mums būs nākamā trešdien Pūce un Burovs. Arī varbūt būs interesanti. Katrā ziņā man bija ļoti interesanti. Liels paldies! Julijas Stipaņenkā. Paldies! Māris Sprindžuks, Julijas Stipaņenkā, apvienotais saraksts un suverenā vāra. Viens pret otru, viens pret vienu. Cīnās. Balsojiet, atbalstiet jūsu visatbalstītākais kandidāts, kurš savāks visvairāk ziedojumus Tito Laboratorijas YouTube kanālā, tas arī uzvarēs. Ziedojumi aiziet Tito Laboratorijas YouTube kanāla tehniskās infrastruktūras nodrošināšanai. Turpinam.